Festivāls Organismi šogad nu jau 8. reizi, bet tiesa, koncertzālē Gors jau 10 gadi. Un absolūti neaizmirstam ir 2 vakari koncertzāles atklāšanā pirms 10 gadiem, maija beigās, kad mēs satikāmies uz Gora skatuves. Mēs, Liepājas simfoniskais orķestris, kur toreiz diriģēja Atvārs Lakstīkala, un es pie ēģelēm. Un tie, kas bija koncertā, zina, cik ārkārtīgi saviļņojošs šis brīdis bija, un zina arī to, kas viss tajā vakarā notika, jeb kam liktenis bija lēmis nenotikt, bet tomēr ar latgalisko spītu un ar lielu prieku mēs devāmies izaicinājumā un pārvarējām milzīgus šķēršļus. Tieši tam dēļ mana lielākā vēlme pēc 10 gadiem uz šīs pašas skatuves dzirdēt un redzēt tieši Liepājas simfonisko orķestri. Un es zinu, ka mēs ar īpašiem sirdspukstiem visi uz Gora skatuves gaidīsim šo tikšanos jau 7. oktobra rītā, kad visi tur tiksimies ģenerālmēģinājumā. Festivāla vadmotīvs un nosaukums šogad ir Trauslais un varenais. Ēģeles ir ļoti varens instruments, un daudziem tas saistās tieši ar šo varenību, ar majestātiskumu, ar spēku. Bet patiesībā jebkurš, arī cilvēks, kurš izliekās par varenu un stipru, esam savā dvēselē ļoti trausls, smalks un ievainojams. Tādas ir arī ēģeles. Un man šķita, ka parādīt šo lielo emocionālo prizmu un atšķirību starp trauslo un vareno, kāda ir instrumentam ēģelēm un kāda ir katrā mūsos, ir ļoti, ļoti laba ideja tieši šajā festivālā. Un tieši tamdēļ būs gan varenais lists, gan trauslais glāzs, gan Artura Maskata trauslās bērnības taureņa dejas un vēl ļoti, ļoti daudz kas cits.